pats primārais vēl līdz sāktu aktīvi reklamēt, es paskatītos, ko dara konkurenti. Tad es sāktu taisīt kontentu. Pat ja nav mikrofona, vienalga pat uz telefona jau es atradīšu iespējas, kā to ierakstīt. 4 galvenos varbūt virzienus kontentā izglītotu, iesaistītu, pārdotu un izklaidētu. Bieži vien to, ko redzu arī darbojoties šobrīd, ir cilvēki, kas tikai pārdod. Tikai pārdod. Un tas cilvēkiem ātri apnīkst. Mēs tur neredzam pašu cilvēku, pašu produktu, kas stāv aiz šī produkta. Vai tikai izklaidē, kur ir pārdošana, vai tikai māca, kā tu pārdot, kā tu iemāci. Ja, un tādējādi ir jābūt balansam. Un noteikti, ja man ir telefons, man ir internets, es varu analizēt, meklēt references un vienkārši ražot kontentu. Un nav svarīgi pat gara formāta vai īsa formāta kontents, bet tas būtu kontents. Pat bez maksas reklāmām. Man taču budžeta arī nav maksas reklāmām, ja? Tātad tikai kontents. Kvantitāte kā minimums, es domāju, vairāk nekā 3 video dienā. Vienkārši tas būtu vlogs.